5. vietā Valds Zaļais, 6. vietā Mareks Dains. Valsts uztaisīja un saču kreiso rezultātu. Pēdējais, kurš brauc. Sabakstīja radiatoru.
iespēja kādu pa gonku ir. Pēdējie iebraucieni novienēja tā kā jau. Nu, normāli, jau sāk iet, jau smeķis noķerts jau. Bet viss kārtībā, vai ne? Tagad ir jā. Skatīsies B-finālā, gan ir pēdējā rinda, tas Falštards viens bišķi izčakarēja visu dienu, bet es atvainojos par rubiem vārdiem. Labi, izčakarēja. Nu jā, neko, tagad B-finālā pēdējā rinda un cīnīsies, lauzīsies augšā. Tagad smeķis ir. Nu jādod virsū. Par riepām problēmas nav? Nu it kā jau liekas, ka nav. Skatāmies, ka viss 4 riepas ir vienāds, bet 2 ir E-marķējums, 2 nav. Nu, bet priekšā jau ir tikai vajadzīgs. Aizmugurē ir lietas, ko tu gribi? Nē, visam ir. Aizmugurē arī jābūt, jā? Tā ir tā lieta. Bet nu labi. Nākušais arī brauks? Kā tiesneši teiks, Nākušais arī brauks? Nākamnedēļ Bauska, jā. Tā ir būdiņā, tu esi bijis? Tā jā? Jā. To es regulāri piestāju. Piecev. Tā esat bijusi uz jumta tev šodien. Vagai, Raivs īstenībā pirmoreiz, labi dienas pirmoreiz. Jā. Nu kā? Mēs esam gar zemi. Mēs esam gar zemi, vienkārši. Šitā vai tā? Nē, mēs jau esam vienkārši mūsu favorīts Mareks Dainis. Mēs atbraucām un viņš bija tāds saskumis un ka viss ir slikti un nekas neiet un kā mēs skatāmies, viņš ir 3., 1. Mēs esam vienkārši ekstāzē un vispār. Pirmie 2 burti atbilst īstenībā. Mēs visu laiku domājām, kas viņš ir dūls, kur viņš to naudu tur gulda iekšā un tagad mēs saprotam un jau sāksim meklēt kādu autiņu, ko varētu. Ideāli jau. Cik tur bija tā summa, par cik viņam bija jāpārdā? 950 eiro. 50 eiro iet sacensiem rīkotājiem, 900 eiro dabū dalību, nu tas, kur brauc to mašīnu. Jāmeklē kaut kāds sponsors. Nu, katrā ziņā visu noteikti, ne? Jā. Davai, Džek, paldies par interviju. Laiks arī ir labi.
kā gonki jau? Rīma! Sveiki, man dārgie skatītāji! Šodien esam ieradušies šeit Vecpilī. Šeit notikās pokerreiz un autokross. Šodien bija interesants cīņas. Aiziesim, pasīsimies, aiziesim pie kādiem pokerreistiem, kaut ko paprasīsim. Noķersim kādu, varbūt Kenigsberg tas uzvarētas šodien, paprasīs, kā viņš šodien jūtās, sen nav braucis. Kaut kā tā, pastaigāsim, maucam. Tā esam noķēruši divus braucējus no FFF. Jau pastāst, kas tas FFF vispār tāds ir? Klubu Flyzone un Folkreis fabrikas komanda. Mēs esam 3 braucēji, viens jau ir aizmucis. Mēs ar Zigi esam palikuši. Mēs Zigis? pie jauna sponsori, jā, Zigi. Ņem tad dzerekļu. Jau kādiem šodien gāja? Gāja visādi. Man B finālā nosprūdu, varētu teikt tā, dēļ savas kļūdas uztaisot falšstarta dienā, vienā no braucieniem. Vispār udzēm bišķi pabrauc, viss priecīgi. Bet vismaz pozitīvi tas, ka mehāniķiem daudz nekas nebūs jādara pirms nākamās gongas. Un kā tev, Jāni? Man pavisam labi, pirmo reizi, ka es visu gonku varēju noskatīties. Kā tā? Treniņos izbeidzās puses. Un to viss arī izbeidzās puses un viss cauri? Un viss tādām eksemplāram nevar dabūt tik ātri un viegli. Kas tev tāda īpašā mašīna kaut kāda? Beižiņā. Vāveris. Vāveris. Tas sanāk, jūs brauc arī ar Vāveriem, un ko tu, Marek, brauc? Es ar golfu, viens ar mīzdiņu brauc, viens ar Vāveri. Mums normāla kompānija, mēs no golfistiem esam teikt pārtapuši par franču, vāciešu, korejiešiem. Jā. Pasmē būs jau labi. Kā tev patīk vispār tā trasa, ko Čeriņš bija uztaisījis? Ja man būtu cepures, noņemt nost un pateikt Kasparam paldies un par spīti. Iedod cepures. Mēs iedos. Cepur tev vīnu. Doblis otrais. Tagad Dejons. Kasparam. Visu cieņu. Nē. Tiešām. Kādam Kasparam? Kasparam Džeriņam visu cieņu. Lieliski norganizēta gonka un bija centušies un prasa tiešām forša un brauksim, es domāju, ka vēl. Man patīk, es jau ziemā jau noķēru kaifu jau un šodien arī un tur nebeidz projām. Jā, kā tev patīk tādā? Pusapli. Bija labi. Trīs likumi bija labi. Arī junioros, arī... Un ar to tad arī viss beidzās. Marek, kas tev to pa vietu šodien sanāca? Tā, es jau nezinu. Skatīties, Jā, mēs beidzot esam vasaras kausa ieskaitē. Mums katram ir pa vienam punktam. Es šodien izcīnīju 1 punktu par B fināla 6. vietu. Zīgi, tagad mēs abi divi esam uz vienu plauktiņu. Uz vienu zaru? Jā. Tā bieži gadās pa vienam punktam izcīnīt? Ja godīgi, tā no tehnikas viedokļa šī ir viena no draņķīgākajām sezonām. Cik es 3-4 braucu, rīt bija viena no draņķīgākajām. Vienkārši tehnika plīst un viss slikti. Mēs tiksim tam pāri. Kur jums nākamā gonga? Bauska, mūsa. Kad? 24. jūlijas. Tagad amatieris arī startē? Arī tie akas braucēji startēs. Jūs varēs tas caur iznāt, tad pastīties tos rezultātus, kāds ir tās sekundes sakrīt? Viņi tur tos ūdeņus vedīs tur un ko tur vēl. Kam? Kā aka, Aka vedīs ūdeņus? Kam viņi vedīs? Ūdens trūkums noteikti nebūs šajā sacīkstē, jo aka būs klāt. Skatīsimies, jā. Es esmu arī pabraucis, ja drīkst tā teikt, viņu rindās vienu gonku ziemā, popē. Forši. Džeki arī brauc ļoti ātri un interesanti, pacīnījāmies un tā. Popē arī sanāk, ka tie amatieri tas Jā, tas tā arī bija domājis. Tad tur arī patīk pie viņiem? Patīk, aizbrauksim vēl, un tad mēs ar Zīgi aizbrauksim. Tev jau Jāni bija sagatavojies ar savu Peugeot šodien uzstartēt pokereisā, jā? Nē, krosā beigās nolēma. Kā tā izdomāja? Tāpēc, ka mašīna pārāk laba esot. Kas to kāds pateica priekšā? Tehniskais komisārs teica, ka ar to dugu nav jēga pokereisā braukt. To tev paviks šajā tā mašīna? Kaut kā tā. Kaspars Silnieks, Kuldīgā. Tā brauks krosā to, taisīs jaunu. Tu domā kaut kad uzstartēt arī krosā viņu? Tādu, Latvijas čempionu. Kopā. Manīm? Jā. Davai, es esmu gatavs cīsēties ar tevi. Tu šodien tad labāk nevajag. Kas tu šodien jau prātīgo? Davai, paldies. FFF. Priecīgi. Tiekamies nākamreiz, davai? Davai, ātā. Viss
Tas arī viss, ko gribētu. Es jau testamentu novēlēju, bet es domāju, pārāk garš saraksts sanāk, viss nakšā. Tā nav tāda. Esam pienākuši pie paša galvenās organizātora Solvits, Džeriņš. Uzprasīsim, kas te šodien notikās. Un šeit notika Love Folk Racer, centrālais seriāls, 3. posms un arī Kurzemes ieskaita. Un tika izcīnīts balvas arī autokrosas konkursā. Jā. Konkursā? Nu, tā varētu teikt, jo tie nebija kausi, bet tās bija dāvanu kartes balvas. Tas ir tā kā kaut kas jauns, tas nav katru reizi kā kausus iedod, bet kaut kāds cits balvas tagad? Tās bija īpašās specbalvas, ko sponsorē Durpes novada doma. Kas tad tur bija? Tur bija dažādas dāvanu kartes, dažādās vērtībās, atkarībā no vietas, kuras ieguva, un tās bija dāvanu kartes grosas auto servisā. Sanāk, ka kaut kāds naudas balvas tāds nebija, tikai tāds dāvanu kartes kaut kādos veiklos un grosos un kaut kāds... Vienkārši kaus, kas stāv, kas noput un laik kaut kas vērtīgs. Noput kaus? Kā kuram, dažiem jau droši ir noput. Pēc papīriem sanāk, ka tas galvenā organizātora, tā man vismaz teica, tavs teicis, tā ir? Papīri var stāstīt visu, bet darījām jau mēs visi kopā, visi SK Vecpils kolektīvs. Nu sanāk, ka tev ir kaut kāda komanda savu, jā? Jā, SK Vecpils komanda biedrība tā ir. Kā jums tāds iniciatīvas vispār kaut ko šitiem izveidot? Kā radās tā ideja kā tāda? Ka gribam folkrēs šeit un autokros? Nu, galvenā ideja jau bija pašam tētim, Kasparam Džeriņam, kurš vēlējās, lai Kurzemē notiek kaut kas tāds, jo pirms tam tādi īpaši folkrēs pasākumi šeit nebija notikuši, kā mēs zinām tikai Skrundā. Un arī mēs vēlējāmies, lai šeit notiek kaut kāda kustība. Tieši attīstās folkrēs un autokros reizē. Tas sanāk, ka tā jūsu zeme? Jā, šī ir mūsu zeme un tētis diezgan lielu darbu ieguldījis. Nu, es biju iebraucis pāris dienas atpakaļ, skatījos un īstenībā, jā, darbs var redzēt, ka ir ieguldīts. Un tas sanāk, jums arī tas viss pasākums, kā organizēšana interesē. Ka jūs arī turpmāk kaut ko darīsiet un nebūs šis pēdējais, otrais un pēdējais. Nē, protams, notiks, es domāju, ka vēl daudz un Vecpils ies vēsturē. Jūs nedomājat, kādreiz tev Latvijas čempionātu uzorganizēt? Nu, var paskatīties vēl. Es domāju, ka tas nav nemaz tik nereāli. Kā sportistiem jau tā trasa ļoti patīk. Viņi te saka, savreiz kaut ko tur iepis, kaut kāds tur mariņas uztais un viss notiek. Jūs tev mēģināsiet kaut ko tādu? Vienīgi laika apstākļi šodien nebija īpaši pateicīgi, bet mēs mēģināsim arī turpmāk kaut ko darīt, lai attīstītos gan folkreiz, gan autokros. Kāds jūs laika apstākļus gaidījāt? Saulainu laiku bez lietu, savādāk jau šī atgādināja kaut ziemas trasi. No skatītāja puses izskatījās diezgan interesanti. Tad uz gāzes kaut kas tur, tad kaut kā nošuj. Tā diezgan viltīgi šodien tā diena sanāca. Braucēji daži sūdzējās, dažiem patika. Viedokļi jau dažādi ir. Un pat sūdzējās? Jā, pat sūdzējās. Ko tad viņi iedomājušies šitien te sagaidīt? Bajos saulēt? Par laika apstākļiem mēs nepavēlam viņiem, jā. Darījām, ko varējām. Un tad paldies Solvitai par šodienas gongu. Skatītājiem, es domāju, tiešām patika. Braucējiem jau vairāk. Cik no sportistiem ir dzirdēts, kad dzirdēju, esot ātra, interesanti. Un ceram, ka arī būs nākamreiz kaut kas šeit. Protams, ka būs un paldies, ka jūs atbraucāt. Vai kad jūs te domājat vēl kaut ko uztaisīt? Tad jau redzēsim tuvākajā laikā iespējams. Sekosim informācijai. Labi, paldies. Tā bija Solvita Džeriņa, galvenā organizātora.